Labdien! Mans vārds ir Tālis Eipurs. Es ikdienā esmu no Latvijas radio vai 360 TV. Man būs tas gods būt šeit par sarunvedi, ja tā to varētu nosaukt. Un tiešām esiet sveicināti visi gan klātesošie, gan arī visi neklāti, bet esošie attālināti. Tur laikam ir kamera, labdien! Un es tiešām priecājos, un man pašam ir svarīgi šeit būt klāt, jo arī medijiem vienmēr ir svarīgi saprast to, kas notiek dažādās nozarēs, un es vienmēr šādus notikumus uztveru kā milzīgu tādu izglītošanos arī pašam sev. Tā kā paldies par uzaicināšanu un iespēju arī man. Jā, šis ir pasākums, kas ir veltīts sadarbības stiprināšanai un arī domu apmaiņai par virkni gan Zāļu valsts aģentūrai, gan pacientiem svarīgu tematu par zāļu lietošanu, zāļu pieejamību, arī par veselības tehnoloģiju novērtēšanu un arī medicīnisko ierīču drošumu un klīniskajiem pētījumiem. Un šodien kopīgi mēs raudzīsim meklēt risinājumus, kā tad uzlabot šo informācijas apriti, jo tā ir ļoti svarīga arī zāļu ieviešanā un vēl jo svarīgāk arī pēc tam finansēšanā. Un mēs raudzīsim, kā tad veicināt šo pacientu balsi un pārstāvniecību arī Zāļu valsts aģentūras šajā regulatorijā jomā un dažādos lēmumu pieņemšanas procesos. Un tiešām, lai veselības aprūpes sistēma kļūtu cik vien iespējams vēl iekļaujošāka un arī pacientu vajadzībām atbilstošāk. Šodien ir iecerēts darboties šādā secībā, tad sākumā vairāki temati, ar kuriem Zāļu valsts aģentūras ieskatā būtu svarīgi iepazīstināt pacientu organizācijas, tātad gan par zāļu atbildīgu lietošanu, zāļu pieejamības pārtraukumiem un arī domājot šajā kontekstā par pacientu drošību, tāpat arī par to, kā pacientiem ziņot gan par negadījumiem ar medicīniskajām ierīcēm, gan arī par zāļu blakus parādībām un tādu lietu kā arī riska mazināšanas materiālu. Un uzzināsim arī vairāk par šiem klīniskajiem pētījumiem un ierādīsim varbūt arī, ja kāds mazāk ir pamanījis kādu dažu rīku, kā pacienti un organizācijas var šiem pētījumiem sekot līdzi. Un tad par lietu, kas jau drīz varētu ietekmēt tiešām ikvienu zāļu lietotāju, par ieceri pāriet uz elektroniskajām instrukcijām zālēm. Es domāju, par to arī mēs medijos diezgan daudz interesēsimies un jautāsim un runāsim. Tas būs temats, kas vēl ilgi skanēs. Par prezentācijām, ja runājot, tad pēc katras no tām klātesošie un neklāti, bet esošie, es aicinu arī uzdot kādam jautājumam. Attālinātie tad lūdzu rakstiet un kolēģi skatīsies, kuru jautājumu tad ceļam gaisā un apspriežam. Klātesošie vienkārši paceļ roku un tiešām šī ir vieta, kur mēs sarunājamies, cenšoties taupīt pēc otra laiku, protams, arī. Bet pēc nelielas pauzītes, kas būs otrajā daļā pēc šiem priekšlasījumiem, iespējams, varbūt arī svarīgākā šīs dienas daļa, tā būs diskusija. Un tā būs saruna ar pacientu organizāciju piedalīšanos, protams, lai runātu par šo veselības tehnoloģiju novērtēšanas sistēmu un arī pievērstos šim zāļu elektroniskajām instrukcijām. Par to arī līdz ar to pēc priekšlasījuma pēc tam izrunāsim arī plašāk, un tur būs iespēja arī pajautāt un izteikties. Un kas svarīgi, pievērsīsimies arī tam, kā tad mēs visi kopā varam uzlabot šo pacientu organizāciju sadarbību ar valsti, ar Zāļu valsts aģentūru šajā zāļu novērtēšanā, ieviešanā un pieskatīšanā. Un lai ne tikai oficiāli atklātu pasākumu, bet arī krietni labāk par mani iezīmētu šīs dienas sanākšanas mērķus, vajadzīgumu, es dodu vārdu Zāļu valsts aģentūras direktorai Intrēdai Reikai, lūdzu. Jā, labrīt, kolēģi šeit klātienē un arī ārpusē un cienījumās dāmas un godātie kungi. Mēs pagājušā reizē satikāmies maijā, kad, man liekas, diskutējām tādā plašākā lokā par to, kas ir mūsu sabiedrībā vērtības, par kurām sabiedrība ir gatava maksāt, un kas ir tās lietas un prioritātes, par kurās mēs tiešām visi varam vienoties. Jo šeit mēs patiesībā esam pārstāvēti tātad Zāļu valsts aģentūra, regulators, pacientu organizācijas, kas pārstāvat sabiedrību ar tās locekļiem, kuri lieto zāles. Un mums ir klāt arī starptautisko inovatīvu firmu, farmaceitisko firmu asociācijas izpilddirektora Vladislava Marāni, kur es gribētu teikt, ka šīm trim pusēm katrai ir savi mērķi. Katrai ir savi mērķi un patiesībā arī savas vērtības, un kaut arī mēs kā valsts
institūcija strādājam, teiksim, sabiedrības labā, jebkurā gadījumā tāpat mums ir kaut kāda savi mērķi, savi redzējumi un tādas lietas. Man liekas, mums ir jāmeklē tās šķautnes, kur mums tā piramīda sanāk kopā vislabāk. Ir skaidrs, ka privātajam sektoram, ražotājiem ir pēc iespējas vairāk saražot, pārdevējiem pēc iespējas vairāk pārdot, pacientiem dabūt zāles, kas viņiem tiešām efektīvi palīdz. Mums kā regulātoriem visu šo sistēmu īstenībā salāgot un nodrošināt to, lai tās zāles vispār šeit būtu. Tā ka tie mērķi tiešām ir zināmā mērā atšķirīgi, bet veidojam to piramīdu, kurā sanāk kopā tās lietas, kuras tātad ir mums kopīgas, un pie tām tad arī strādājam un uz tām arī būvējam šo sadarbību. No mūsu puses, arī maijā runājot ar jūsu kolēģiem, izkristalizējās, ka ir diezgan svarīgi nākt kopā, un arī jums kā pacientu organizācijā ir svarīga tāda vieta, kurā jūs varat sanākt kopā. Un tad es arī apsolīju, ka mēs varētu jūs saukt reiz pa reizei, kad mums sakrās kaut kādas svarīgas aktuālas lietas, aicināt šeit un būt par tādu varbūt platformu, kurā jūs patiešām varat risināt arī kaut kādas savas savstarpējās sadarbības jautājumus vai tādus, kas jums liekas šajā brīdī aktuāli. Jo mums kā regulātoram ir ļoti svarīga šī pacienta balss, un mums ir ļoti svarīgi, lai šī pacienta balss ir skaļa, stipra un vienota. Jo mēs paši zinām, kā ir reālajā situācijā, ja šī balss nav tāda vienota, ja mēs neesam par tām vērtībām vienojušies, ja mēs neesam informēti, kurā brīdī, kas šobrīd notiek, tad pēkšņi kāds, kuram varbūt ir skaļāka balss, vai kurš spēja atrast pareizos politiķus, kā mums arī maijā stāstīja īstenībā tieši kolēģis no Ungārijas, tad pēkšņi šī retā slimība kļūst prioritāra un patiesībā visa nauda aiziet, piemēram, tur pēkšņi. Un mums atkal visas resursi ir jāvelk tam, lai mēs atrastu un nodrošinātu ārstēšanas iespējas tur, kas, protams, ir labi. Kas, protams, ir nepieciešams, bet jautājums ir, vai tas ir kopējam labumam vislabākais, visefektīvākais, vai tas ir plānveidīgi, vai mēs tiešām visi par to esam vienojušies. Tāpēc mums būtu ļoti svarīgi, lai jūs nākat kopā, lai jūs pazīstat viens otru, lai jūs pazīstat mūs, lai jūs zinat, kur vērsties ar kaut kādiem jautājumiem, un lai mēs varam kopīgi strādāt tajā, lai šis te zāļu tirgus un nodrošinājums ar zālēm būtu tas, kas sniegs lielāko labumu, kopējo labumu un efektivitāti sabiedrībai kopumā, tajā skaitā pacientiem. Un tās tēmas, ko mēs gribējām šodien ierosināt un pieteikt, ir tās, kurās ir vai nu kaut kādas novitātes, tātad lietas, ko mēs gribam papētēt, ko mēs pēc kaut kādām vēstulēm cilvēku iesaistas jūtam, ka varbūt nav skaidras, vai arī lietas, par kurām mēs gribētu virzīt savus spēkus, iet uz priekšu, bet gribam arī kaut kādā mērā to jūsu atbalstu, jūsu to, tā teikt, īstenības informētību, pēc atbalstu, lai mēs varam to darīt ar pārliecību, ka tas tiešām būs noderīgi, ka mēs esam saskaņojuši šīs darbības un ka tā ir lieta, uz kuru mēs kopīgi arī ejam. Tā, un man šķiet, ka pats svarīgākais ir jums satikties, jums pazīt vienam otru, spēt sarunāties, spēt sazināties un spēt noformulēt to jūsu viedokli tajā brīdī, ka tas ir nepieciešams jums, valstī, sabiedrībai un arī mums zāļu valsts aģentūrai. Tā kā arī šī sadaļa, tās personiskās tikšanās man šķiet ļoti svarīgas personiskas sarunas. Jūs tagad zināsiet arī mūsu kolēģus, varbūt vairāk, mēs atpucināsim vairāk jūs. Tā ka man liekas, ka vienkārši iesaistamies, lai šis ir tāds aktīvs un interaktīvs formāts, kurā tajā brīdī, kad jums liekas, ka kaut kas jāpasaka, tajā brīdī jūs to arī dara. Ja? Tā ka viss, es saku hop. Ņemot vērā arī visu ģeopolitisko situāciju, šobrīd ir jo īpaši aktualizējies, runājot par to, kā šobrīd pasaulē mainās un cik nestabils ir piegādes ķēdes arī attiecībā uz zālēm un medicīniskajām iekārtām un ierīcēm, tad tā ir zāļu pieejamība un zāļu pieejamības pārtraukumi. Un te runa ir par to, ka tas pēdējā laikā, diemžēl, ne tikai Latvijā ir parādījies tiešām un, diemžēl, reāli arī praksē, ka ir pacientu grupas, kuras ir pacēlušas balsi par vienu vai otru medikamenta neatrašanu vienā, otrā un izrādās arī visās aptiekās, un līdz ar to tas ir temats, kam ir jāpievērš uzmanība. Un
ko tad mums vispār arī tā skaitā uzskatīt par zāļu pieejamības pārtraukumu, no kura brīža tas iestājas un kad tā tiešām jau ir problēma. Par dažādām detaļām mums tūdaļ vairāk arī ir gatava pastāstīt Zāļu informācijas izplatīšanas departamenta vadītājas vietniece Dāce Pērsa, lūdzu. Jā, labdien! Jā, tad, kā jau mani pieteica, tad es pārstāvu Zāļu izplatīšanas informācijas departamentu un mūsu ikdiena tiešām paiet rūpējoties par zāļu pieejamību. Tas ir pats aktuālākais jautājums, kas vienmēr ir numur 1. Ja mēs runājām vispār par tādu zāļu pieejamību, ko tad mēs vispār ar to saprotam un kāda vispār tagad ir tā reālā situācija. Protams, kad, kā jau arī minēja, kad ir atsevišķi gadījumi un situācijas, kad mēs saņemam signālus, ka zāles nav pieejamas. Bet, ja mēs skatāmies vispār uz mūsu Latvijas tirgu, uz Latvijas zāļu reģistru, tad tajā kopumā ir iekļautas apmēram 8000 zāles. Un šeit svarīgi saprast, ka tās zāles var būt dažādi piereģistrētas, jo ir zāles, kuras piereģistrē centralizēti, kuras piereģistrē Eiropas zāļu aģentūra. Tas nozīmē, ka ražotājs iesniedz zāles reģistrācijai un viņas tiek piereģistrētas un reģistrācija ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tā skaitā arī Latvijā un nonāk arī Latvijas zāļu reģistrā. Un, tāpēc arī likumsakarīgi, kad, ja mēs paskatāmies uz visām reģistrētajām zālēm, tad nedaudz vairāk kā puse ir tās zāles, kas tiešām reāli tiek Latvijā izplatītas. Tas nozīmē, ka reāli viņas ir kaut reizi nonākušas Latvijas tirgū. Un, ja mēs skatāmies jau uz tām zālēm, kas tiek reāli izplatītas, tad 90% no visām zālēm ir pieejamas lieltirgotavās. Un šeit arī ir svarīgi saprast, ka vismaz šobrīd tā informācija par pieejamību mums ir pieejama tādā lieltirgotavu līmenī. Un bieži ir tā, ka mēs varam redzēt, ka lieltirgotavās zāles nav pieejamas, bet tas nenozīmē, ka zāles faktiski nav pieejamas, jo viņas ir pieejamas aptiekās. Un turpmākajos slaidos arī mēs paskatīsimies sīkāk arī uz zāļu reģistru un to, kā mēs tad varam izvērtēt šo pieejamību. Bet arī, kas ir būtiski un ko es vēlos uzsvērt, ka zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks ir tas, kurš ir atbildīgs par šo zāļu virsību tirgū. Jo, diemžēl, arī mēs, kā Zāļu valsts aģentūra, mums nav šādu mehānismu, lai mēs kaut kādā veidā ietekmētu to, vai kāds zāļu ražotājs ienāk mūsu tirgu, vai viņš ir ieinteresēts piereģistrēt zāles, uzstākt to lietošanu. Tā principā tomēr ir zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka lēmums un atbildība. Tātad, jā, pirms uzsākt zāles izplatīt, par to tiek paziņots aģentūrai, tiek deklarēta arī zāļu cena. Un arī par šo zāļu pieejamības pārtraukumu, arī tā ir zāļu šī reģistrācijas īpašnieka atbildība paziņot mums par to, kad ir tiešām plānotas šīs piegādes pārtraukumi. Un, ja mēs skatāmies pēc atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad tas būtu jādara vismaz 2 mēnešus pirms tam, kad ir zināms, ka būs šie pārtraukumi. Diemžēl reālā dzīve ir tāda, kāda viņi ir, un mēs šos ziņojumus nesaņemam vienmēr tik laicīgi, jo, protams, ja ir šie 2 mēneši, tad arī mums ir laiks, lai mēs spētu reaģēt, lai mēs varētu uzrunāt citus ražotājus, meklēt iespējas, kā piegādāt zāles. Un nereti mēs saskaramies arī ar to, ka, diemžēl, šo informāciju mēs nesaņemam, un bieži vien arī tie signāli arī no pacientiem ir tas, kas mums ļauj saprast, ka ir problēma un zāles nav pieejamas. Un tad tas ir arī tas, ko aģentūra dara, ja var tā teikt, tad mēs tiešām turam roku uz pulsa, mēs reaģējam uz signāliem. Mēs uzturam Latvijas zāļu reģistru, kurā ir
informācija par visām Latvijā reģistrētajām zālēm, un tā tiešām ir tā vieta, ko var ieteikt jebkuram arī pacientam izmantot, lai pārliecinātos, ka tās tiešām ir Latvijā reģistrētas zāles. Tur ir visa informācija par zālēm, tā skaitā arī šīs lietošanas instrukcijas, kas tika pieminētas, arī tās ir atrodamas. Un otra sadaļa arī, kas ir publiski pieejama jebkuram iedzīvotājam, ir arī sadaļa par zāļu pieejamības pārtraukumiem, kas arī jau principā atspoguļas arī zāļu reģistrā, bet atsevišķi arī ir šāda sadaļa. Tad, kā jau es minēju, tad Latvijas zāļu reģistrs, tā ir tiešām, ja mēs varam teikt, tāda mūsu zāļu bībele, ko mēs arī ikdienā aģentūrā ļoti bieži izmantojam katru dienu. Un arī tāpat tā ir arī bībele farmaceitam aptiekā un arī ārstam. Tā kā tas ir pamats, kurā informācija iegūst tik viens speciālists un tiešām var aicināt arī pacientus aizvien vairāk izmantot šo vietu. Jo šeit izvēlējos vienu zāļu piemēru, Ozempic, es domāju, ka lielākai daļai ir zināms medikaments diabēta ārstēšanai, kas arī bieži vien ir nonācis arī mūsu redzeslokā kā medikaments, kurš nav pieejams pacientam, tāpēc arī izvēlējos šo piemēru. Un tas, ko tad mēs varam redzēt, atverot zāļu reģistru, tad, protams, šeit ir arī tā iespēja, ka mēs varam meklēt zāles gan pēc firmas nosaukuma, gan pēc aktīvās vielas. Tad konkrētā gadījumā mēs redzam Ozempic, un šeit ir divi piemēri. Tad pirmais gadījums ir tas pozitīvais gadījums, kad mēs redzam šo te zaļo ķeksīti, un zaļš, tad mēs saprotam, zaļā gaisma, viss ir kārtībā, zāles ir pieejamas, tad pieejamas lieltirgotavās. Jo tas, ko mēs redzam zāļu reģistrā, kas ir būtiski saprast, ka tā ir zāļu pieejamība tieši lieltirgotavās. Šeit arī uzreiz vērš uzmanību, ka šeit mēs arī vienmēr redzam zāļu maksimālo cenu aptiekā, tad arī mēs varam pārliecināties. Un arī šis ir rādītājs, ja šeit ir norādīta zālēm cena, tad mēs varam būt, tas ir rādītājs, ka zāles ir uzsāktas izplatīt Latvijā. Jo šeit ir arī, piemēram, citi Ozempic iepakojumi, un mēs redzam, ka šeit, piemēram, nav cenas, un šeit arī nav cenas. Tas nozīmē, ka konkrēti šie iepakojumi Latvijā vispār nav sākti izplatīt, un visdrīzāk tad mēs arī nevaram sagaidīt šo te pieejamību. Tad, ja mēs skatāmies uz otru piemēru, kas, kā mēs jau redzam, sarkanais krusts, kas parasti mums liek jau domāt, ka tur ir kaut kāda problēma, tad sarkanā krāsa, un mēs redzam un saprotam, ka lieltirgotavās zāles nav pieejamas. Tad, ja mēs atveram jau tālāk šo te daļu, kur mums bija šis zaļais ķeksītis, tad mēs arī redzam šo te sadaļu, kur arī ir jau manis pieminētā zāļu lietošanas instrukcija pieejama. Šeit šīs ir centralizēti reģistrētas zāles, un šeit ir jau Eiropas zāļu aģentūras apstiprinātā lietošanas instrukcija pieejama latviešu valodā. Tāpat ir arī redzams, kas tās ir pa zālēm, jau zāļu grupa, bet tas būtiskākais, par ko mēs šodien runājam par pieejamību, tātad zāles ir pieejamas, tad šeit ir arī redzams iepakojumu skaits lieltirgotavās, un arī ir redzams, kurās lieltirgotavās zāles ir pieejamas. Tas, teiksim, kā pacientam varbūt nav tik būtiski saprast, kurās lieltirgotavās, tas savukārt ir atkal ļoti būtiski aptiekas pusē. Kā jūs minēja, arī farmaceitam tā ir sava veida bībele, jo atverot farmaceits aptiekā var apskatīties, ka zāles ir konkrēti šādās lieltirgotavās, un viņi attiecīgi sazinās ar šīm konkrētām lieltirgotavām, nemēģinot apzvanīt, piemēram, 5 citas lieltirgotavās, kurās skaidri redzams, ka zāles nav. Un, šī informācija tiek atjaunota katru dienu. Lieltirgotavās līdz 10:30 sniedz, tad darbdienās sniedz mums informāciju par saviem atlikumiem, un tas tad attiecīgi tiek arī atspoguļots reģistrā. Protams, dienas laikā tā informācija var mainīties, var būt situācija, kad no rīta īpaši tie ir pāris iepakojumi, tad viņi var dienas laikā arī nebūt, bet tā ir tomēr informācija, kas ir pietiekoši aktuāla un pieejama. Un tad, ja mēs skatāmies par to otru gadījumu, kas nav tas pozitīvais gadījums, tad mēs šeit redzam tad atkal šo pašu ķeksīti, ka nav pieejams.
Un blakus šajā gadījumā ir informācija, ka šobrīd nav informācijas par pieejamību lieltirgotavās. No vienas puses šeit ir arī labā ziņa, jo gadījumos, kad mēs esam saņēmuši informāciju par zāļu pieejamības pārtraukumiem, šī ir tā vieta, kur parādīsies konkrēts datums, līdz kuram zāles nebūs pieejamas. Tātad šajā vietā un arī šajā vietā, kur ir informācija par zāļu piegādes pārtraukumu. Tad te mēs redzam, ka nav sniegta informācija par zāļu piegādes pārtraukumu. Un konkrēti arī runājot par Ozempic gadījumu, tad šis ir tas gadījums, kad zāļu piegādes notiek regulāri, pēc plānotā grafika, jo katram ražotājam ir grafiks, vai viņi, piemēram, piegādā reizi 2 nedēļās Latvijai. Tad tas nozīmē, ka piegādes ir bijušas, viņas arī ir plānotas, piemēram, pēc tām 2 nedēļām, bet konkrēti lieltirgotavās var šīs zāles nav. Un piemēram, Ozempic gadījumā, tā kā es pati esmu farmaceits ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, tad no pieredzes varu teikt, ka zāles, kuras vairāk vai mazāk ir pakļautas kaut kādiem deficīta riskiem, farmaceiti parasti ļoti regulāri, saulēcīgi veic šīs piegādes un principā zāles nonākot lieltirgotavās, viņas praktiski tajā pašā dienā vai nākošajā dienā jau nonāk aptiekās. Tātad šajā gadījumā zāles nav lieltirgotavās, bet viņas ir aptiekās. Protams, tas var nebūt vienmēr tā, bet šajā gadījumā tā tas arī visdrīzāk ir. Un ja mēs runājam par zāļu pieejamību aptiekās, tad tātad mēs varam sekot līdz šai informācijai, jo šobrīd tiešām tas, kas ir pieejams, ir informācija par lieltirgotavu atlikumiem, bet arī par zāļu pieejamību aptiekās runājot, šobrīd ir tādi 3 mehānismi, ko varam izmantot. Tad ir aptieku tīmekļa vietnes, ir aptieku tīmekļa vietnes mēnesis aptieku tīklam, arī mana aptiekām ir šī aptieku karte, kurā ierakstot konkrēto medikamentu, mēs varam atrast, vai tas ir pieejams un jau konkrētās aptiekās. Tāpat ir arī konsultatīvie tāruņi. Zinu, kad ir Beno aptiekai šāds klientu tārunis, ir arī apotēkai, kur arī sazvanot šo konkrēto tāruni, viņi var pateikt, vai viņu aptieku tīkla aptiekās ir pieejamas zāles un tad kurās konkrēti aptiekās tas varētu būt. Un trešais arī ir aptieku karte, kas ir pieejama mūsu aģentūras mājaslapā, un tur savukārt ir informācija par visām aptiekām, par viņu izvietojumu, tad arī pacientam ir iespēja sazvanīties ar tuvākajām aptiekām, neapējot veselu kvartālu, nemeklējot pa 5-10 aptiekām. Un tas ir labā ziņa, un kas varētu atvieglot tieši šo informācijas pieejamību par zāļu pieejamību aptiekās, kad saskaņā ar normatīvu aktu grozījumiem no nākošā gada jūlijā aptiekām, kuru īpašniekam piederošu aptieku kopējais apgrozījums pēdējo 5 gadu laikā sasniegšos 5% no kopējā aptieku apgrozījuma, būs jānodrošina savā tīmekļa vietnē informācija par šo zāļu pieejamību un to cenām. Vārds sakot, tad tā vienkārši runāt, tad lielāko aptieku tīklu, ķēžu aptiekām, lielākajām aptiekām būs jānodrošina šī informācija savās aptieku tīmekļa vietnēs, kas noteikti atvieglos tieši domājot par pacientiem, būs skaidrāk saprotams, vai tās zāles ir aptiekās vai nē, jo protams, ka pacients var apskatīties lieltirgotavu datus, bet pacientam ir svarīgi aiziet uz aptieku un saņemt šīs zāles, un mazāk varbūt ir aktuāli tā zāļu esamība lieltirgotavās. Tā kā arī mēs no savas puses ļoti gaidām šo, jo arī tas mums atvieglos to informācijas ieguvi par reālo situāciju aptiekās. Jo šobrīd mēs arī tieši tāpat kā jebkurš pacients izmantojam šīs aptieku tīmekļa vietas, konsultatīvos tāruņus, lai mēs varētu saprast to reālo situāciju, kāda ir aptiekā, jo mums arī šobrīd ir dati tikai lieltirgotavu līmenī. Jā, tad šeit ir arī tā pieminētā aptiekas karte, kas ir pieejama mūsu aģentūras tīmekļa vietnē. Šeit mēs arī varam dažādi meklēt, gan pēc aptiekas nosaukuma, pēc pilsētas, var attiecīgi skatīties, kurā aptiekā, piemēram, ir zāļu izgatavošana, kādreiz ir nepieciešams noskaidrot arī šādu lietu. Un tad mēs atrodam attiecīgi aptiekas, ir pieejami šie aptieku kontakti, ko arī vienmēr aicina arī pacients
pirmkārt sazināties ar aptieku un tad doties, jo tā informācija arī par pieejamību var būt mainīga. Jā, tad pieminētā otra platforma, kas ir tad šī platforma par zāļu pieejamības pārtraukumu, ir ļoti svarīgi, ka jebkurš ziņo par zāļu pieejamības pārtraukumu, jo pirmkārt, protams, kā es minēju, zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem tas ir pienākums ziņot, bet nevienmēr tas tiek veikts un nevienmēr tas tiek darīts laicīgi. Un nereti ir tā, ka mēs saņemam šos signālus par zāļu nepieejamību tieši no pacientiem, no ārstniecības iestādēm, no aptiekām. Un tajā gadījumā mēs sazinamies ar šiem reģistrācijas apliecības īpašniekiem un aicinām viņiem ziņot par šo piegādes pārtraukumu, lai šai informācija arī būtu publiski pieejama un lai mēs varētu lemt par tālāko rīcību. Un tad šajā gadījumā tiešām ir iespēja, tad ziņojot, ir iespēja izvēlēties, vai jūs ziņojat, vai jūs ziņojat kā iedzīvotājs, kā aptieka, kā ārstniecības iestāde, vai jau minētais reģistrācijas apliecības īpašnieks. Un tad attiecīgi arī izvēloties šo sadaļu, mazliet atšķiras tā forma, bet forma ir pieejama tiešais aģentūras mājaslapā. Un tiešām par šiem pārtraukumiem to nevajadzētu uztvert kā sūdzību, ka mēs negribam sūdzēties, ko tad mēs sūdzēsimies, bet mēs tiešām esam pateicīgi par katru to signālu, jo katrs signāls mums ļauj ātrāk noreaģēt, jo, kā jūs minēju, reģistrā ir 8000 zāles, un ja izplata tos 4000, mēs, protams, mēs nevaram izsekot fiziski līdz katra medikamenta atlikumiem, tikai pēc šī fakta, ka zāles tiešām nav pieejamas vai ir prognozēti pieejamības pārtraukumi. Mazliet par tiem pieejamības pārtraukumu iemesliem. Protams, viens no tādiem biežākajiem ir neprognozēti augsts pieprasījums. Protams, mums vēl ir atmiņā palicis Covid laiks, kad mums bija ļoti augsts pieprasījums pēc antibiotikām. Tas bija ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, pasaulē. Un pavisam nesen pagājušajā sezonā bija savukārt Latvijā ļoti augsta saslimstība ar mikoplazmas infekciju, kas pēc infektologu datiem nebija tik augsta bijusi pēdējos 10 gados. Un, protams, ka ražotāji, viņi saražojot, lai zāles saražotu, tā ražošana tiek plānota jau ļoti, ļoti saulaicīgi. Un viņi vadās pēc iepriekšējo gadu patēriņa, viņi plāno, un neviens nevar prognozēt, ka, piemēram, pieprasījums būs 3 reizes lielāks vai vairāk. Un tāpēc, protams, kad ja šis pieprasījums ir liels, un lai plānot atkal jaunas ražošanas, prasa līdz pat pusgadam, lai organizētu šo ražošanas procesu un pārorientēt atkal uz šo zāļu ražošanu. Protams, ir kaut kādas ražošanas jaudas, traucējuma ražošana, piemēram, arī fizioloģiskā šķīduma nepieejamība ir saistīta ar rūpnīcas darbību, ar problēmām rūpnīcā, ar nespēju saražot. Loģistikas traucējumi. Ir, protams, atsevišķi arī šādi konstatēti medikamentu kvalitātes defekti, bet jāsaka, ka tas ir salīdzinoši reti. Un ir, protams, arī tādas zāles, kur ir tiešām zemes pieprasījums, kur ir mazs pacientu skaits vai vienkārši tiek pārtraukta ražošana, tad vienkārši šīs zāles tā vienkārši runājot aiziet no Latvijas tirgus. Šeit ir tādi 10 top produktu grupas, kurām biežāk ir šie zāļu piegādes pārtraukumi. Arī pretvīrus līdzekļi, astma, diabēts, principā tādi, jāsaka, arī biežāk lietotie droši vien medikamenti, tāpēc arī viņi ir iekļuvuši šajā te grupā. Pie šī droši vien vairāk arī nekavēšos. Runājot par šo te paziņojumu skaitu, kā tas ir mainījies gadu gaitā, un arī vai šie paziņojumi ir bijuši pamatoti vai nepamatoti. Ja mēs tā skatāmies, tad lielākā daļa tomēr no šiem paziņojumiem ir bijuši nepamatoti, jo, kā jūs minējat, tas droši vien saistīts ar to, ka bieži vien zāles ir pieejamas aptiekās un varbūt nav pieejamas lieltirgotavās, vai arī
Jā, nu tā kā tās ir tādas īslaicīgas problēmas, vai pacients, piemēram, ir aizgājis uz kādu konkrētu aptieku, ar ko mēs arī saskaros, ka saņemam zvanus no pacientiem, ka viņš ir aizgājis uz kādu konkrētu aptieku, un aptieka ir pateikusi, ka zāles nav. Bet paskatoties, piemēram, reģistrā, viņas pat ir pieejamas lieltirgotavās, un šī, protams, tā puse, ko mēs kā aģentūra nevaram ietekmēt, savukārt šo te pacienta komunikāciju ar aptieku, vai farmaceits pasaka pacientam, ka mums nav aptiekā, bet ir lieltirgotava, un mēs varam pasūtīt, un zāles būs pieejamas, piemēram, rīt. Jo, diemžēl, mēs saņemam arī tādu informāciju, ka nevienmēr tā informācija pacientam tiek paskaidrota, viņš saprot, ka reāli zāles ir iespējams pasūtīt, bet ir jāuzgaida varbūt nedaudz. Jā, mēs redzam, šogad tā tendence ir pieaugusi, ka šie paziņojumi ir vairāk. Tas, protams, ir arī dēļ tā, ka mēs aktīvi paši komunicējam un aicinām sniegt šos paziņojumus. Un arī tas ir skaidrojums ar to, ka ir viens ļoti, ļoti aktīvs komersants aptieka, kur trešdaļa no šiem paziņojumiem ir saņemta no viena konkrēta komersanta, kurš tiešām ļoti atbildīgi par šo izturās un ziņo. Un patiesībā, jā, par to varam mēs tikai pateikt lielu paldies. Jā, nu tad tā situācija vienmēr nav viennozīmīga, jo zālēm tomēr ir pieejama arī analogi un alternatīvas, jo, kā mēs zinām, tad jā, ir zāļu aktīvā viela un varbūt pat 5 līdz 10 dažādu firmu nosaukumi. Un lielā daļā gadījumu zāles var nebūt pieejamas konkrētā ražotāja zāles, bet ir pieejamas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu, zāļu formu, stiprumu, bet atšķirīgu nosaukumu. Un šajā gadījumā ir iespēja farmaceitam aizvietot zāles ar līdzvērtīgām zālēm, un lielākā daļā gadījumu tiešām pacients pat neizjūt šo te zāļu īslaicīgu nepieejamību. Tad, jā, protams, var būt arī tā, ka, piemēram, nav pieejams bisoprols spiedienu un pulsa samazināšanai 10 mg tablete, bet tajā pašā brīdī ir pieejams bisoprols 5 mg tablete. Un, attiecīgi, tad pacients var lietot 5 mg tableti reiz 2, tātad 2 tabletes pa 5 mg, un viņš saņem atbilstošu terapiju. Tad arī šī ir tā lieta, kas ir jānokomunicē. Pirmkārt jau farmaceitam aptiekā, ka viņš pasaka, ka ir tomēr iespēja, piemēram, sazināties ar ārstu un pārrakstīt recepti, nevis vienkārši pateikt, mums nav, jo tas ir tas pats sliktākais, ko var izdarīt farmaceits aptiekā, jo, protams, pacientam nebūs tā zināšanas, ka viņam ir iespēja iedzert 2 tabletes vai sadalīt tableti. Tad, jā, protams, tas var būt arī zvans ārstam, bet, protams, pirmkārt būtu arī tā sarunai jābūt jau aptiekā. Tad vēl viens gadījums ir, protams, kad ir ne tas pats medikaments, bet jau, protams, sazinoties ar ārstu var izrakstīt tās pašas terapeitiskās grupas zāles, vai arī ir tāda sliktākā gadījumā citas terapeitiskās grupas zāles, kas, protams, viss ir konsultējoties ar ārstu. Un tas arī ir būtiski, ka pacientam gadījumā viņš nevar iegādāties tās zāles, ir jāsazinās ar savu ārstu, jo ir tie gadījumi, ka tiešām zāļu nelietošana var izraisīt būtiskas sekas pacienta veselībai. Tas jau pie kā es pieskāros, kad mums ir ļoti svarīgi šie signāli, ko mēs saņemam, jo līdz ko ir šis signāls, tad pirmkārt mēs sazināmies ar šo zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku, noskaidrojam, kāda tad ir reālā situācija, cik tad ilgs varētu būt šis piegāžu pārtraukums, un arī, kas ir būtiski, mēs vienmēr meklējam risinājumus, un viens no risinājumiem ir citas valsts tirgum paredzēts zāļu iepakojums, tas ir tad Eiropas ekonomikas zonas valstī paredzēts iepakojums. Tās ir identiskas zāles, tikai citas valsts iepakojuma. Šādos gadījumos arī mēs, principā, vienas darba dienas laikā, ja mēs saņemam šādu pieprasījumu, mēs no aģentūras puses saskaņojam, ir publiski pieejama arī informācija par visām zālēm, kurām ir saskaņots citas valsts tirgum paredzētais iepakojums. Un jāsaka, šeit tiešām gadu gaitā šis skaitlis būtiski pieaug gadu no gada, jo tās zāles, kuras ir mazs patēriņš Latvijā, tās viennozīmīgi būs jārēķinās, ka mums nebūs Latvijas pakas, bet pacientam vismaz ir iespēja saņemt zāles. Un, protams, vienmēr ir arī jānodrošina tad šiem iepakojumiem
lietošanas instrukcija latviešu valodā, marķējuma tulkojums, tā kā informācija viss ir pieejama, tikai šī kastīte būs mazliet atšķirīga. Un, ja tad mums nav iespēja arī šo te citas valsts tirgumu paredzēto iepakojumu nodrošināt, tad ir mūsu variants B, tad mēs sazināmies ar lieltirgotavām un meklējam iespēju zāles nodrošināt kā Latvijā nereģistrētas zāles. Tad tās arī ir citā valstī reģistrētas, tad tikpat drošas zāles kā Latvijā reģistrētas, bet Latvijā nereģistrētas. Tad arī šajā gadījumā mēs kā aģentūra izsniedzam atļauju un lieltirgotavā jau var ievest Latvijā šīs zāles, pamatojoties uz konkrētu recepti, kas ir izrakstīta pacientam vai arī uz ārstniecības iestādes pieprasījumu. Un arī Latvijā nereģistrētas zāles var tikt iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, tā kā arī tas nav šķērs. Ir vairāki arī jau tādi gadījumi, kad mēs tiešām esam atraduši risinājumu, kā Latvijā nereģistrētas zāles ievest Latvijā, un pacientiem tās būs iespējams saņemt arī valsts kompensācijas sistēmas ietvaros. Tie ir tādi būtiskākie mehānismi, ko mēs darām. Pavisam tikai īsi par to, ka ir arī šis e-pila projekts, kas ir sācies 2022. gadā visās Baltijas valstīs, un šobrīd tas attiecas uz tikai uz stacionāros izplatītām zālēm, tad zāles, kuras ievada tikai ārstniecības persona, tad ir šobrīd ap 40 zālēm, kuras ir atļauts izplatīt bez šīm papīra lietošanas instrukcijām uz ārstniecības iestādēm. Bet par to jau šodien noteikti arī tiks diskutēts vairāk. Un arī vienkārši tikai pieminēt, ka, protams, aģentūra darbojas arī Eiropas līmenī dažādās darba grupās, ir izveidot arī vienota Eiropas zāļu pieejamības uzraudzības platforma, kurā tad centralizēti tiek sniegta šī informācija par zāļu piegādes traucējumiem, lai arī mēs ātrāk varētu iegūt šo te informāciju. Un arī vēl viens punkts, kas arī ir saīsināts SPOKS, kas arī ļauj ātrāk noreaģēt, apmainīties ar informāciju, koordinēt, meklēt risinājumus. Tā kā, šis vairāk ilustratīvi par to, ka mēs sadarbojamies ar Eiropas līmenī un meklējam tos risinājumus kopīgi, jo visa Eiropas strādā pie tā, lai varētu kopīgi rast risinājumus un šīs zāļu piegādes būtu regulāras. Un tas pēdējais, tas noslēdzošais, ko es tiešām vēlētos uzsvērt un kas ir būtisks, kāpēc arī mēs, šodien esam šeit kopā, ko jau arī direktori minēja, ka gan pacients, kas principā ir tas prioritārais mums, gan ārsts, mēs kā aģentūra, farmaceita, aptiekļu, šeit arī varam likt arī zāļu ražotājs, tikai visiem kopīgi sadarbojoties, mēs varam rast tos labākos risinājumus, jo vieni paši mēs darbojamies neredzot, kas notiek otrā pusē, tāpēc sadarbība ir tas, uz ko mēs tiešām aicinām. Paldies, lai visiem ir tiešām saulains, skaists rudens, būsim veseli, un mēs kā aģentūra esam vienmēr atvērti uz jautājumiem, arī telefoniski, arī mūsu departamentam var noteikti zvanīt, un mēs darīsim labāko, ko varēsim, lai nodrošinātu zāļu pieejamību. Paldies, Dace. Mēs tiešām, es skatos programmā uz priekšu, kā ziņošana aģentūrai par zāļu pieejamību un arī par blaknēm zālēm, par vēl visu ko citu. Tā ir ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa, un par gan ziņošanu mēs arī pēc brīdī runāsim. Ja ir kādi jautājumi šobrīd? Jā, lūdzu. Jā, man ir jautājums. Jūs teicāt zāļu aiziešanu no Latvijas, vai jūs esat pētījuši sīkāk tos iemeslus, kāpēc aiziet vai kāpēc neienāk Latvijā? Un sevišķi mēs skatāmies uz dārgajām zālēm. Kas jūs esat, lūdzu? Juris Beikmans, Latvijas radioslimību balnīca. Jā, noteikti, ja kādēļ neienāk Latvijā, tas ir tas jautājums, kad ir varbūt arī, piemēram, tās pašas retās slimības, ja ir pacientu loks ir ļoti mazs, jo biežāk tas ir saistīts ar tieši centralizēt reģistrētajām zālēm. Mēs skatāmies tā sīkāk, tad, ja 8000 ir tās reģistrētās un pusi ir tās, kuras tiek izplatītas, tad, protams, tās, kas ir reģistrētas tā kā nacionāli vai savstarpēs, respektīvi, centralizēt reģistrētās zāles tiek izplatītas vismazāk.
Un tas, ko mēs kā aģentūra darām, ja ir šie signāli, ja mēs saņemam, piemēram, signālus no ārstu asociācijām, no pacientu organizācijām, ka kādas konkrētas zāles ir nepieciešamas, tad mēs no savas puses uzrunājam šos te ražotājus, mēs informējam, ka mums ir, piemēram, 10 šie pacienti, mēs sniedzam informāciju par aptuveno iepakojumu skaitu. Un tad ir tā iespēja, ka viņi nāk ar šiem citu valsts tirgumu paredzētajiem iepakojumiem, un pacientiem ir iespēja saņemt zāles. Tas tātad ir šis mazais patēriņš, varētu noteikti būt viens no faktoriem. Varbūt, kolēģi var papildināt, tieši tā pētīts varbūt nav, tie iemesli var būt dažādi. Es tikai papildināšu Daci. Es nezinu, cik tūkstoši zāļu vispār ir pasaulē. Droši vien, ka to nezinu neviens, jo tas skaits mainās nepārtraukti. Bet, ja, piemēram, Vācijas zāļu reģistrā ir 65,000 zāļu, tad mūsējā ir 4,000 zāļu. Ja? Pirmkārtām, teiksim tā, mums arī tie 65 nav vajadzīgi, jo tur ir visi tie zāļu produkti, kas ir dažādi iepakojumi, dažādas zāļu formas un tam līdzīgi. Mums būtu svarīgi, lai tiešām pacientiem būtu pieejams tas, kas viņiem ir nepieciešams. Pie mums ir ārkārtīgi mazs pieprasījums. Krītošs iedzīvotāju skaits, piedošanu, nemitīgs politiķu jautājums, kāpēc zāles ir tik dārgas. Un Eiropa vispār izceļas ar milzīgām prasībām attiecībā uz kvalitāti, kas, piedodiet, bet ražotājiem nepatīk. Šobrīd Ladislavs sēž blakus. Viņas ražotājiem tas patīk, bet principā ražotājiem tas nepatīk, jo Eiropa pieprasa šo te kvalitāti, un otrs Eiropā ir nemitīgs spiediens uz zemāku cenu. Un pie tiem apjomiem, kādos mēs šīs zāles lietojam vai pieprasām, viņiem vispār nav intereses iztulkot to lietošanas instrukciju, jo tas darbs un ieguldījums ir daudz lielāks. Visvieglāk ir izvēlēties jebkādas citas valsts tirgu, kurā var ieiet, nevis pūlēties ap latviešu valodu. Līdz ar to mēs arī pie šīs situācijas, saprotot visu to, mēs arī tiešām diezgan daudz resursu veltam tam, lai vispār atrastu, ar ko runāt par šīm zālēm, kādā veidā viņas dabūt un atgādāt tajā brīdī, kad pacientam viņas ir vajadzīgas. Pie tam, kas vēl pie mums ir, es domāju, ka arī ārsti ir, viņi nevar pārzināt visu šo te zāļu sortimentu. Un, ja ražotājs pats neieguldās un nestāsta ārstiem par šīm te zālēm, tad tās informācijas arī nav, līdz ar to neveidojas arī šis te pieprasījums īstenībā. Tā, man liekas, arī ir viena no problēmām, un līdz ar to tam ražotājiem vispār nav nekādas intereses skatīties uz mums kā uz tirgu. Pat mēs Baltiju kopumā šobrīd pārstāvam 6 miljonu iedzīvotāju tirgu un neesam nekādā veidā interesanti. Pie tam tiešām ar to nemitīgo spiedienu uz cenas uz leju, cenas salīdzināt. Mēs esam references valsts ļoti daudzām valstīm, tā skaitā arī Āzijas valstīm. Un tāpēc ražotāji bieži vien izvēlas vispār pie mums nebūt un nekrāmēties, piedodiet, ar šo te visu. Ja mums šausmīgi liekas, ka kāds te laužās un mēs te liekam šķēršļus, tas tā nav, mēs tieši otrādi. Man liekas, ka pat meiteņu darbības rezultātā mums ir tā, ka mums bija kaut kāds 150 zāles, pēc kurām tiešām bija šis te deficīts, un tad ar nemitīgiem prasījumiem un šiem te pieprasījumiem mēs esam gada laikā panākuši, ka 33 no tām ir reģistrētas šeit Latvijā, tā ka pieejamas. Jā, bet daudz pētīt šeit īsti nav ko, jo mums vienkārši pat nevaram sasniegt un uzrunāt tos ražotājus, kuriem varbūt ir tās zāles, ko mēs šeit gribētu redzēt, jā, bet viņi jau pat arī neatbild uz mūsu jautājumiem, pat ja mēs gribētu kaut ko pētīt. Tā ka mums vienkārši ir jāsamierinās ar realitāti un meklējam zāles tajā brīdī, kad viņas mums ir vajadzīgas un ieguldam tajā, nevis mēģinot panākt, lai viņas te tiktu reģistrētas. Un tad, viss tas, jāsaka, tas ļoti smagais regulējums, kāds ir uzlikts farmācijas nozarei, kas tiešām Eiropā ir kopējs, tad arī tiem ražotājiem būtu jāizpild. Es teiktu, ka nav pat varbūt vērts. Svarīgākais ir, lai tiešām tās inovatīvās zāles mēs spētu samaksāt tajā brīdī, kad mums ir pacienti, kuriem viņas vajag. Jā. Vēl vienu lietu, jo, protams, ka jautājums ļoti plašs, bet es tomēr tieši par inovatīvajām gribētu visam īsi papildināt, jo iemesli ir daudz un tirgus, un tur var tiešām ilgi diskutēt, bet tomēr pats svarīgākais ir tas, par ko mēs runājam arī visos citos kontekstos, ir finansējums, jo, protams, ka arī tie ražotāji, kas, protams, paņem arī laiku, gan sagatavot failu, ZVA iesniegt, ZVA arī izskata. Un tālāk jau tās zāles iestājas rindā. Mēs tieši ar NBD tikko runājām par to, ka ir
virs 50 zālēm, kur uz LVA jau ir izvērtējis, kā izmaksas efektīvas, plus aptuveni 30, kas nav izmaksas efektīvas, bet mums vienkārši Latvijā tā rinda, kurai nav finansējums, jau ir pietiekami liela, līdz ar to nākt vēl ar jaunām zālēm, un tā ir uzreiz sarežģītāka izvēle, ja tā rinda ir tik gara. Tā kā tas atkal atturas arī pie finansējuma. Pēdējo īsi lūdzu. Jā, Andris Veicinīgs biedrība. Es tagad gribētu drusku jums iebilst par to mazo tirgu. Tur būtu vērts skatīties par diagnozi. Es pārstāvu HIV pacientus, un ja mēs salīdzinām, piemēram, Norvēģiju ar 4000 HIV pacientu, un Latvija ar 6, bišķīt vairāk pār 1000 dzīviem HIV pacientiem, tad tas tirgus, jūs pielietotā definīcija par mazu tirgu īsti nestāv. Pilnīgi iespējams, bet es vispār domāju vairāk par arī Norvēģija ir salīdzinoši mazs tirgus, tikai viņš ir stipri labāk finansēts tieši no valdības. Bet ir lietas, kas, teiksim, tajā mūsu nozarē Eiropas valstīs vairākās tie preparāti ir lētāki nekā pie mums. Vai arī viņi ir KZSA viss, protams? Jā, šis arī ir vienas no lietām, ko mēs arī esam un ar mazāk tirgu, ko es saku par Norvēģiju. Mēs esam spiesti to arī atzīt un par šo te brīnīties, bet tās ir ražotāja politikas, ko viņi izvēlās. Par šo arī Eiropa, patiešām pēdējā sanāksmē arī Eiropa par to runāja, ka šīs cenu atšķirības ir tādas, kuras patiesībā tieši mazo valstu šos te finansējumus diezgan dremdē. Tas tā ir. Tajā pašā laikā ražotāji mēs varam spiest tikai uz sirdsapziņu un skaisti izskatīties, un tas ir īstenībā arī visu ietekmēt, mēs nevaram šos te procesus. Un man liekas, ka svarīgākais būtu patiesībā tiešām mums arī strādājot Eiropā visdažādākajos līmeņos runāt par to, lai tas Eiropas tirgus tiešām būtu vienots, un lai tajā brīdī, kad kaut kas ir reģistrēts Eiropā, lai tas kļūtu pieejams visām valstīm bez papildus kaut kādiem šķēršļiem. Mēs esam kaut kādā ceļā, piemēram, uz to vienoto iepirkumu, kaut vai Baltijas reģionā, ja? Mēs apvienotos visi trīs ar kaut kādām elementārām lietām sākt, kas jau būtu interesantāk. Mēs nākošais noteikti aicināsim, man liekas, ka nav viens no NVD. Vai Zinta, es nepamanītu. Es ielu. Jā, es sapratu, jā. Zinta, var sakot, dzird un šo te visu vismaz aiznesīs uz savu māju, uz NVD. Esam kopīgs iepirkums ar vakcīnu. Jā, vakcīnas. Noteikti ar vakcīnām ir Baltijas iepirkums. Bet arī, jā. Mēs varbūt attīstīt. Kaut kādu laiku jau viņš ir. Es, protams, aiznesīšu šo ziņu attiecībā par iepirkumiem zāļu kopējiem, bet es zinu to, ka īstenībā tas ir ļoti grūti, un arī tās valstis, kas organizē šos kopējos medikamentu iepirkums, vai tā ir Višegradas grupa, vai tas ir Benilux, vai tā ir Skandināvijas valstu grupa. Tur arī viņiem ir savā starpā ļoti lielas cīņas, kurš būs tas vadošais iepirkējs, kādas būs tās cenas, un arī viņiem ir ļoti grūti vienoties savā starpā. Es esmu diezgan pesimistiski attiecībā par Baltijas valstu iepirkumu kopējo. Kamēr es būtu par kopējo Eiropas iepirkumu atsevišķiem medikamentiem, dārgiem medikamentiem, retajiem medikamentiem. Bet, ja tas ir Eiropas iepirkums līdzīgi, kā, piemēram, tas bija ar Covid vakcīnām, tad bija Eiropas vadības grupa, kas organizē šo iepirkumu, pēc tam valsts varēja izvēlēties. Tas, protams, nav tāds labs piemērs, bet kaut ko līdzīgu. Bet, lai organizētu mazi tirgi atsevišķus iepirkumus, tas ir sarežģīti. Es domāju, ka te ir pilnīgi skaidrs, par ko varētu uztaisīt vēl vienu atsevišķu diskusiju. Mēs varētu doties uz priekšu šobrīd pie nākamā stāsta. Ļoti labi, ka jūs aizsākāt šo un izkustinājāt, jo tas parāda, ka ir temats, kur varbūt ir atsevišķi un ar pilnīgi precīzi iesaistītajiem un ieinteresētiem jāparunā. Bet tas, ko mēs uz priekšu tūdaļ paskatīsimies, mēs, protams, ka zinām, ka var ziņot par, kā mēs nu pat redzējām, zāļu piegādes pārtraukumiem, var ziņot par zāļu blaknēm, bet ir vēl viena lieta, kas ir un nav zāles reizē, kas palīdz mūsu veselībai, glābi dzīvības, tā skaitā tās ir medicīniskās ierīces, un arī par tām var ziņot. Šajā gadījumā runa ir par negadījumiem.
ar šīm ierīcēm, jo tām nevar būt ķīmiski blakus efekti, tās var kaut kā ne tā nostrādāt vai ne tā saprastas no lietotāja viedokļa. Un es, piemēram, palūdzu arī kolēģiem piemēru, kur šajā gadījumā runa bija par pacientu ar stipri pazeminātu glikozi asinīs un izrādījās, ka viņš bija lietojis glikometru, uz kura tie cipariņi, ko izdarot mērījumus viņš redz, izrādās bija tikko jaunam aparātam, bija iestatīti pēc kaut kāda cita reģiona vai valsts standarta, tur aiz komata bija kaut kur komats aiz citiem cipariem, un līdz ar to viņš, ņemot vērā to rādījumu, arī lietoja nepareizu medikamentu devu un nonāca slimnīcā. Un par laimi šeit tika ziņots par to, ka šī ierīce ir tāds trūkums, ka atnākot uz šo Latvijas tirgu, tā nerāda uzreiz pareizi. Tur ir iespējams jāpaknibinās, jāieliek pareizi iestatījumi, tikai tad tas darbojas. Un tas nonāca šajā un tika publicēts tika publicēts šis operatīvais drošuma paziņojums, un tika panākts, ka uz iepakojuma parādās informācija, ka tam ir jāpievērš uzmanību, un līdz ar to iespējams vēl rindiņa ar pacientiem izvairījās no šī visai bīstamā pārpratuma. Un tāpēc jau tūlīt mēs dzirdēsim, kā notiek medicīnisko ierīču uzraudzība, kur un kā un par ko ziņot, ja pacientam ir kādas problēmas ar kādu no ierīcēm. Un attiecībā uz šīm medicīniskajām ierīcēm ir vēl viens leņķis, kam būtu labi paskot līdz tieši pacientu organizācijām, proti šī medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu datu bāze. Kā tā var būt noderīga un kā pacienti tur var ielikt arī savu artavu. Par to mums vairāk ir gatavs izstāstīt medicīnisko ierīču nodaļas vadītājs Andis Viļņums. Lūdzu. Jā, labi. Jā, labdien visiem. Kā jau jūs sapratāt no ievada, tad mēs pārcelsimies no zālēm uz otru ārstniecības līdzekļu grupu, tās ir medicīniskās ierīces. Un šoreiz es vairāk no tāda aspekta, varbūt ne tik daudz, kas tiek slimnīcā lietots un ko lieto ārstniecības personāls, bet gan par ierīcēm, ko paši pacienti lieto. Arī ļoti bieži tas ir. Un manam stāstam būs divas daļas. Viena būs par šo te ziņošanu, par negadījumiem, ka iesaistīts medicīniskās ierīces, un otra būs par medicīnas ierīču klīniskiem pētījumiem. Tā būs tīri informatīva, pavisam īsi. Kāpēc būtu jāziņo par šo negadījumu? Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, drošuma ziņā, lai mēs būtu soli priekšā tam, lai nepieļautu tādu līdzīgu nevēlamu notikumu vai negadījumu atkārtošanos. Tas ir ļoti īpaši svarīgi tām pacientu grupām, kuru dzīves kvalitāte ir atkarīga no ierīču ikdienas nepārtrauktas lietošanas. Ja tas netiks pamanīts, ja par to netiks ziņots, tad agrāk vai vēlāk tas pacients, ja ne konkrētais pacients, tā kā citi pacienti saskarsies ar līdzīgu problēmu. No tā izlietošais otrs, tā ir pacienta drošība, pacienta aizsardzība, neaizmirstot arī mediķus, kur lieto šīs ierīces, un neaizmirstot arī aprūpēšanas personālu, kur strādā šiem ierīcēm. Un, protams, arī mums, kā kompetentām iestādēm, kā Zāļu aģentūra, tādas pašas līdzīgas arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir šis te vienotais tīkls, kur mēs analizējam šo ierīču došanu informāciju un attiecīgi varam pieņemt konkrēti soļus, lai nodrošinātu kvalitatīvas drošas ierīces. Kas tad ir nopietnas negadījums? Lai mēs runātu par nopietnu negadījumu, ir jābūt divu kritēriju vienlaicīgi sakritībai. Numur 1 tas ir negadījums, un numur 2 tas ir nopietnas. Tātad par negadījumu mēs runājam, ja ierīce nepareizi darbojas, nemaz nedarbojas, pārtrauc darboties, nedarbojas tik efektīvi, kā mēs gribētu. Ja lietošanas instrukcijā sniegtā informācija, kā izskanēja piemērā, nav precīza, kuru dēļ mēs vai nu nesaprotam, kā to ierīci lietot, vai izdarām visu, kā vajag, bet tik un tā viņa nestrādā vai nedarbojas pareizi. Un, protams, arī blakus efekti, kas var rasties ierīces lietošanas laikā, vai arī saistībā pēc tam jau kaut kādu brīdi pēc ierīces lietošanas, un par kuriem mums nav nekāda informācija ne lietošanas instrukcijā, ne arī ārsti ir pateikuši tādi jauns blaknes, kas parādās. Un otrs kritērijs, tas ir šī te negadījuma vai notikuma smagums, nopietnība. Un, lai runātu par nopietnu negadījumu, tātad šie te pirmie negadījums kā tāds, pirmajā stabiņā minētie faktori, kuri ir izraisījuši, bijuši par cēloni pacienta īslaicīgam vai pastāvīgam veselības stāvokļa pasliktināšanos.
Šis te ir jāsaprot nedaudz plašāk, ne tikai tiešā nozīmē, bet arī tādā nozīmē, ka mēs varam runāt. Tas ir tie gadījumi, kad parasti saka, ka bailes ir pat iedomāties, kas būtu noticis, ja mēs nebūtu saulaicīgi pamanījuši un iejaukušies tajā visā. Ka tikai pateicoties pacientu vērībai vai to cilvēku līdzcilvēku, kas tajā brīdī ir atrodušies vērībai un rīcībai, ir novērst kaut kāds kaitējums pacientam. Arī tas ietilp šī nopietna negadījuma kategorijā. Nevienmēr, protams, uzreiz ir iespējams izvērtēt, vai ir tā saistība, vai tas ir nopietns vai nenopietns, tāpēc arī eksistē tāds jēdziens kā varbūtējs nopietns negadījums, kad ar lielāko varbūtību mēs varam teikt, ka iespējams, ka tomēr varētu būt šāds nelabvēlīgs notikums noticis. No praktiskās dabas viedokļa, necitējot likuma normas, tātad, ko darīt, ja ir noticis nopietns negadījums. Te ir tāds vidējais aritmētiskais rīcības plāns uzmests, paturot prātā to, ka katrs gadījums ir individuāls un paturot prātā to, ka pacienta veselība ir pirmajā vietā. Un ja patiešām būs situācija, ka būs pacientam veselības stāvoklis pasliktinājies, tad būs prioritāte skatīties, kur saņemt medicīnisko palīdzību un kā saņemt. Un kā es saku, visi bleķi, dzelži, tie kaut ko nobīdīsies stipri zemākā prioritātē. Bet ja ir tāda situācija, kā varbūtējs negadījums, stāvoklis nav pasliktinājies, bet ja nebūtu veikta attiecīga rīcība, tā varētu notikt, tad pirmkārt pārtraucam to ietekmē to ierīci lietot. Noteikti sazināmies ar ģimenes ārstu vai ārstējošu ārstu, lai izrunātu, vai tam tiešām varētu būt tam notikušiem saistībā ar medicīnisku ierīci, varbūt arī kā citi iemesli, kas to ir izraisījis. Nodalām to ierīci no citām, jo varbūt arī tāda situācija, ka pacientu lietošanai vairākas ierīces, lai nesajauktu, vai uzrakstu pievienojam, tur nedarīs bojāts. Noteikti nemēģinam paši kaut ko labot, skrūvēt, lodēt, līmēt, ar skoču satīt, atstājam viņu tādu, kāda ir. Un būtiski, ko es gribu pievērst uzmanību, ka šeit ir uzsaukuma zīme pielikt un ko nereti pacienti izdara kļūdu, saprotot, tā ierīce bojāt un viņi, kā saka, izmet ārā, ja tā akadēmiski izsakoties utilizē. Tad paiet kāds laiks, pacients pārrunā varbūt ar saviem ģimenes locekļiem, tuviniekiem, citiem cilvēkiem un visi kā viens saka vienā balsī, tev taču par šo jāziņo, to tā nevar atstāt. Taču jābūt kādai iestādē, kam ziņot. Tā iestāde esam mēs, Zaļvalsts aģentūra, bet līdz ar to ierīces, teiksim, tā izmešana ir zudus ļoti būtiska informācija. Kaut vai tas, kas tur viņiem otrā pusē rakstīt, kaut kā cipariņu, skaitlīši, sērijas numuri, viss, kas mums varbūt ikdienā. Es uzmanību nepievēršam, tam arī nav nozīmes, tam var būt ļoti būtiska nozīme, lai pēc tam kopā ražotāji to notikojuši izmeklētu, lai atrastu to ražošanas posmu, laika ziņā, ražotnes ziņā, kur tas varētu būt noticis. Tā kā nekādā gadījumā neko ārā nemetam, saglabājam visu kā ir. Un tā kā ir noteikts valdības noteikumos, tad 3 dienu laikā iesniegt ziņojumu par notikušo Zaļvalsts aģentūrā. Te arī uzreiz jāpasaka, ja tas notiks 3 nedēļu laikā vai pat 3 mēnešu laikā, mēs noteikti pieņemsim un izskatīsim, bet jāņem vērā to, ka, protams, jo paies ilgāks laiks no to notikuma, jo, teiksim, tā informācija var arī zukst, ja kaut kāds sīkas detaļas, var mainīties arī pacientu redzējums uz to visu notikušo, tā kā, protams, iespēja robežās, cik vien ātri ziņojam aģentūrai. Tātad veidlapa mums ir pieejama šeit, lai nebūtu jāmeklē. Aģentūras sākuma veidlapa, tur ir tāda dzeltena izsaukuma zīme, to nevar nepamanīt. Spiežam uz to dzeltenu izsaukuma zīme, kur ir šī te ziņošanas veidlapas. Tālāk ir izvēlamies iedzīvotāju veselības aprūpes speciālistu, tad iedzīvotāji. Iedzīvotājiem ir 2 izvēles, vai nu par zāļu blaknēm ziņot, vai par medicīnas ierīču negadījumiem. Izvēlamies par negadījumiem un tālāk, lai nesamulstu, tur ir 2 veidlapas. Tas nav tāpēc, ka aģentūra grib vienu dokumentu vietā ģenerēt 2 un nodarboties ar birokrātiju, bet tas izriet no tā, ka 2017. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta jauna likumdošana ierīču jomā, un no tā visa ierīču klāsta tika nodalīts atsevišķos likumos tā saucamās in vitro diagnostikas ierīces. Plašākai sabiedrībai pazīstams kā dažādi testi. Kā mēs viņus saucam ātrie testi, pašpārbaudas testi, paštesti, ekspresa testi, ko mēs varam noteikt dažādas slimību ierosinātājs, vai dažādas vielas, kurām vajadzētu būt vai nevajadzētu būt, tad tiem atsevišķi regulējums, tāpēc ar atsevišķi veidot. Būtiski viņas neatšķirās savā starpā, tā kā jūs aizpildīsiet pēdējās nepareizo, arī nekas nebūs. Tur ir 7 punkti, uz ko jāatbild, tos visus aizpildām un iesniedzam aģentūrā. Es nerādīšu gan laika ekonomijas nolūkā, gan arī ar nolūku, kā to visu izdarīt, tāpēc mūsu novērojumiem no tiem
pacienta saņemtiem ziņojumiem aptuveni pusi pacienti izvēlās šo ziņojumu iesniegt 2 formātā. Tas nozīmē, ņem baltu lapu, ņem pilsbalvu vai datoru atver jaunu dokumentu, aizpild un uzrakst visu tā, kā bija pēdējums. Arī tādu ziņojumus mēs pieņemam. Galvenais, lai šī informācija tiktu iesniegta un pēc paša ieskatījuma, kas vēl būtu vajadzīgs, aģentūrai būtu būtisks saistībā ar to notikušo negadījumu, vai, teiksim, ir kāds iepakojumā paraugs vai fotogrāfija, ko var nosūtīt, ja ir redzam kaut kādu miesas bojājumu, kādu apdegumu, tad tos var nofotogrāfēt visu jūsuprāt būtisko informāciju, kas varētu palīdzēt šī negadījuma izskatīšanā. Būtiski gribu vērst uzmanību uz to, ka šī ziņošanas sistēma, ko mēs saucam par vigilants sistēmu, nerisina divas lietas. Pirmā lieta, tā nerisina kādas finansiālas pretenzijas, proti tā nav domāta, lai, teiksim, saņemtu kompensāciju par veselībai nodarīto kaitējumu gadījumā, ja ierīce tiešām to būs nodarījusi, vai, teiksim, saņemtu atmaksu par rehabilitācijas pakalpojumu, ko pacients no savas kabatas maksājas. Tā nav domāts šim mērķim, tādēļ lūgums čekus nepievienot. Tas nav bieži, bet dažkārt pacienti mēdz arī čekus pievienot. Un otrs, tas laikam pozitīvais moments, ka šai sistēmai nav policijaskas funkcijas, tā nevienu nesoda, nenosoda, neko nepāmet, līdz ar to nevajag baidīties ziņot un noteikti vajag ziņot par šiem te negadījumiem. Otrs jautājums pavisam īss, ko mēs gribējām pateikt, tas ir par medicīnas ierīču klīniskiem pētījumiem. Klīniskie pētījumi notiek ne tikai zālēm, bet notiek arī ierīcēm. Skaitliski, protams, mazāk, bet notiek. Un tas arī nav noslēpums, kā šī ierīču sistēma līdz šim ir bijusi joma, līdz šim ir bijusi diezgan noslēpta. Nav bijis sevišķi caurspīdīgi, un vienīgais publiskais, ko jūs varat publiskā informācija dabūt zināt, tas ir mūsu ikgadējā pārskatā, tas ir izsniegtu atļauju skaits, cik aģentūra izsniegusi atļaus pētījumiem. Taču jaunajā Eiropas regulējumā ir iekļauts šis caurspīdīguma un atklātības princips, to neviens nav atcēlis, un tādēļ kopā ar Eiropas komisiju ir atrasta iespēja publicēt vismaz informāciju par tiem pētījumiem, kas ir jau pabeigti, šos noslēgumu ziņojumus. Tur gan ir jāmeklē, tur jāpaskatās ir pacientiem un sabiedrībai tajā sadaļā, kur ir medicīniskās ierīces un klīniskie pētījumi. Tur ir saite uz šo sauksim tā, datubāzi nevajag saukt. Faktiski tiek izmantot šeit Eiropas komisijas dokumentu apmaiņas platforma, kas ir slēgta, bet tur ir izveidots tāda publiska niša vai publiska mape, tāpēc tur arī uzraksta tā mape ir publiski pieejama. Varat izvēlēties augšējā stūrī labā valodu, bet lūgums nemēģināt tur pierakstīties, jo jūs tālāk neko netiksiet, jūs prasīs parodu, autentifikācijas rīku, un to viss beigsies. Nekur nevajag iet, tātad tur ir šie klīnisko pētījumu ziņojumi un to kopsavilkumi, uzspiežot uz to, jūs varēsiet apskatīties. Uzreiz gribu teikt, ka šī praksa tika uzsākta pagājušā gada decembrī, un tā kā ziņojumu uzrakstīšanai ir atvēlēts laiks, tas ir gads, ko atvēl Eiropas likumdošana, līdz ar to šobrīd to ziņojumu nav sevišķi daudz. Mēs arī no Latvijas 2 esam aizsūtījuši, bet vēl šorīt skatījos, Briseles kolēģi nav ielikuši, bet pamazām šī datubāze papildinās, tā kā vismaz ir iespēja iegūt informāciju par tiem pētījumiem, kas ir noslēgušies, ja kā tas interesē. Protams, jāsaprot, ka paši ziņojumi būs angļu valodā, jo šī pētījumu valodas vide ir daudzvalodīga, un pieņemt angļu valodā, protams, viņiem domā tikai pacientiem, viņi domā tikpat labi to skatīties ārsts, zinātnieks, jaunais topošais ārsts, tāpēc arī netiek šie ziņojumi šobrīd tulkot, ņemot vērā viņu apjomu visās 23 oficiālajās valodās. Paldies par uzmanību, tas no mans puses īsumāks. Domāju, aplausu par kodolīgumu. Paldies jums. Tiešām. Jautājumi īsi, jo tie kāds ir ļoti labi, tātad labi izstāstīts. Paldies. Tik tālu mēs šobrīd liekšojam uz priekšu, jo mēs arī jau pieminējām, ka ir arī tieši tāpat var ziņot par zāļu blakus parādībām, un te, protams, ka stāsts ir krietni plašāks, iespējams arī dažādāks, un lai nepieļautu situācijas, kur tiešām zālēm ir nevēlams vai neprognozētas blakus parādības, šodien par laimi darbojas blakņu uzraudzības sistēma, un viena no lietām, kur to redz pacienti, ir iespējā ziņot par zāļu blakus parādībām, skenējot šo kvadrātkodu aptiekā, vai arī tas ir iespējams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē, un tā mēs varam arī
varbūt ne tikai sevi, bet arī citus paglābt no nepatīkamām sekām. Un, lai arī daļai tas jau ir zināms, tad tā vai tā par to ir jārunā, ir jāatgādina, jo ir jaunas zāles, jaunas blaknes. Un tāpēc nākamajā prezentācijā jums pastāstīs par to, kā ziņot par zāļu blakus parādībām un kur tad arī meklēt informāciju par zālēm. Un te es piesaku zāļu drošuma nodaļas vecāko ekspertu Lienu Lūci. Lūdzu. Jā, labdien, man sauc Liene. Es esmu viena no zāļu drošuma nodaļas ekspertēm. Un šodien es parunāšu par zāļu drošumu uzraudzību. Zālēm ir savs cikls, un visa šī cikla laikā ir jāuzrauga, lai zāļu ieguvums būtu lielāks par riskiem. Un ar to mēs arī nodarbojamies. Tad neieslīgšu definīcijās, bet kāds ir galvenais mērķis? Galvenais mērķis ir padarīt zāļu lietošanu drošāku un efektīvāku. Zāļu valsts aģentūrai šajā saistībā ar šo ir vairākas funkcijas, ko mēs pildam. Arī Eiropā tādas pašas, taču šodien es pieskaršos tikai divām no tām. Tās vairāk saistās tieši ar pacientu iesaisti, tāpēc tas ir īpaši svarīgi šeit un šodien. Viens būs par blakusparādību ziņošanu un to nozīmi, un otrs būs par riska mazināšanas pasākumiem, jeb par izglītojošiem materiāliem pacientiem. Sāksim ar to, kas tad ir zāļu blakne. Zāļu blakne ir kaitīga un nevēlama organisma reakcija, ko izraisījusi zāļu lietošana. Vēlos atgādināt, ka zāļu blaknes mēdz būt visām zālēm, bet ne visiem tās izpaužās. Un zāļu blaknes mēdz būt atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, ne tikai no pašu zāļu īpašībām, bet arī no cilvēka organismu īpatnībām, no blakus saslimšanām, no blakus lietotajām medikamentiem, no ģenētikas. Dažkārt pat uzturs ietekmē zāļu blakus parādīšanos. Tādas vienkāršākas zāļu blaknes ir, protams, bieži sastopamas galvas sāpes, slikta dūša, vemšana, drudzis. Šīs parasti ir tās blaknes, kas pāriet īsākā laika periodā, bet mēdz gadīties, kad blakne ir nopietnāka, un tādēļ tas ir svarīgi tālāk, ko es stāstīšu. Par to, kur tad meklēt informāciju par jau zināmajām un apstiprinātajām zāļu blaknēm. Galvenais dokuments, protams, ir zāļu lietošanas instrukcija. To visbiežāk varat atrast iepakojumā, taču, kā jau kolēģis pieminēja, tad risinās projekti, kad varētu arī tālāk būt elektroniskā formātā. Tomēr, ja, piemēram, jūs stacionārā jums tiek lietotas zāles, jums nav pieejams iepakojums, jūs varat lietošanas instrukciju atrast Latvijas zāļu reģistrā. Protams, par zāļu blakusparādībām vienmēr varat runāt ar savu ārstu vai farmaceitu aptiekā. Ko tad darīt, ja jūs vai jūsu piederīgais ir saskāries ar zāļu blakusparādību? Protams, mēs atgādinām, ka vissvarīgākais ir tomēr konsultēties ar savu ārstu vai farmaceitu. Ārsts visbiežāk ir tas cilvēks, kurš vislabāk pazīst pacientu, zina viņa veselības stāvokli, zina lietotās zāles un īpatnības, un viņš vislabāk varēs pateikt, ko tad darīt. Vai dažkārt varbūt jāpārtrauc lietot, dažkārt jāmaina deva, dažkārt pat varbūt tik nopietni, ka jālieto blakus kaut kādas zāles. Un otra lieta, ko jūs varētu darīt, ir ziņot par blakni zāļu valsts aģentūrai. Uz to mēs arī ļoti vēlamies aicināt. Kādēļ ziņot? Jūs tādā veidā palīdzēsiet padarīt zāles drošākas gan citiem, gan arī sev, ja jūs, piemēram, lietosiet arī turpmāk zāles. Un par ko ziņot? Pacientiem ir tiesības ziņot par visām novērotajām zāļu blaknēm. Tomēr vēlos uzsvērt, ka mēs īpaši gaidām zāļu blakusparādību ziņojumus par jaunām zālēm, par tādām blaknēm, piemēram, kas atšķirās no tā, kas ir rakstīts lietošanas instrukcijā, vai, piemēram, viņas nenorit tā, kā tur ir rakstīts, vai norit smagāk, vai tās ir izraisījušas, piemēram, hospitalizāciju vai kādu darba nespēju. Šīs ir tādas būtiskās blaknes, bet jums ir tiesības ziņot par visām, jo tas arī palīdzēs, teiksim tā, skatīties, kā zāles uzvedās cilvēku organismā. Šeit neliels ieskats par to, kas tad notiek ar zāļu blakusparādību ziņojumu, kad tas nonāk līdz mums. Tālāk to izvērtē mūsu nodaļas
speciālisti, un mēs tālāk ievadam šos ziņojumus tālāk vienotā Eiropas datu bāzē, kurā saplūst no visām valstīm šie ziņojumi, un tālāk jau tos var gan ar kvantitatīvām, gan ar kvalitatīvām metodēm var izvērtēt, tātad vai šī te ziņotā blakne ir tiešām saistīta ar zālēm, vai varbūt ir kaut kādi jauni aspekti zālēm, respektīvi tālāk var veikt kaut kādas darbības. Un tālāk jau, protams, seko rīcība. Šeit neliels piemērs par to, kā mainās zāļu informācija. Stāsts ir par zālēm finasterīts, ko lieto matu izkrišanas gadījumos vīriešiem, un tika saņemti ziņojumi par nomāktu garstāvokli, depresiju, domām par pašnāvību, arī seksuālās funkcijas traucējumiem. Un šie ziņojumi palīdzēja ekspertiem izvērtēt un saprast, ka šīs reakcijas tik tiešām ir saistītas ar konkrētajām zālēm. Un tālāk tika veiktas izmaiņas, tātad tika papildināta lietošanas instrukcija, kurā tika iekļauts brīdinājums pacientiem, uzmanīties, ja viņi sastopās ar šādām reakcijām, un aicinājums pārtraukt lietot šīs zāles un ātri konsultēties ar ārstu. Tālāk šis vēl gan nav ieviests, bet būs paredzēta pacienta kartīte iepakojumā, kurā tiks uzsvērta šī riska nozīmība. Un arī, kas jau ir izdarīts, 12. septembrī tika izsūtīta vēstule veselības aprūpes speciālistiem, informējot par šo risku. Tālāk par to, kā ziņot. Ziņot varat elektroniski, un visvieglākais veids, kā to izdarīt, ir mūsu mājaslapas pirmajā lapā. Ir baneris ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilants. Ja? Tā kā kolēģis arī norādīja, lūk, šāds te banerītis, nepalaidīsiet garām, tas ir jānospiež. Un tālāk jūs redzat, ir izvēle ziņot par zāļu blaknēm vai par medicīniskām ierīcēm, un šajā gadījumā, ja tās ir zāles, izvēlēties ziņot par zāļu blaknēm. Jūs varat arī pieminēto QR kodu noskanēt, kas ir atrodams Latvijas aptiekās, kā uzlīmīti kaut kur aptiekā. Tālāk es pastāstīšu īsumā par to, par dažiem riska mazināšanas materiāliem. Tie ir reģistrācijas apliecības īpašnieki izveidot speciālu materiālu ar mērķi mazināt šo zāļu risku. Mēdz būt tādi riski, kuriem ir nepieciešama īpaša uzmanība, vai, piemēram, kāda īpaša darbība, vai kādā veidā jādarbojas. Es pastāstīšu arī par tālāk. Viens no variantiem ir pacienta kartīte. Pacienta kartīte ir maza izmēra dokumentiņš, teiksim tā papīra lapa varētu būt salocītā veidā, parasti tomēr kredītkartes izmērā. Un šajā te dokumentā ir īsā veidā norādīts, kam ir jāpievērš uzmanība lietojot šīs zāles. Tas, protams, nav visām zālēm, bet šie riski ir kaut kā, kas prasa īpašu vērību. Un to jūs varat meklēt iepakojumā. Un vēl viens variants, vēl viens dokuments, kas ir izstrādāts, parasti ir atrodams mūsu zāļu reģistrā, bet visbiežāk to tomēr izsniedz ārsts pacientam tiešā veidā, bet ja ārsts to nav izdarījis, vai jūs vēlaties to vēlreiz apskatīt, jums ir pazudis vai kā, jūs varat to izdrukāt, lejuplādēt, izlasīt, tālāk norādītajā ceļā. Nu, lūk, šie ir izglītošie materiāli pacientam, kas arī ir vērsti uz to, lai izglītotu pacientu un vērstu uzmanību uz šo konkrēto risku vai konkrētajiem riskiem, kas pastāv zālēm. Nu, lūk, to jūs varat atrast Latvijas zāļu reģistrā. Šeit vēlreiz atkārtošos, kā tikt līdz tam. Arī banerīts mūsu mājaslapas pirmajā lapā. Šāds viņš izskatās. Un tālāk jūs nonāksiet šajā lapā. Šeit jūs varat, piemēram, ierakstīt jums interesējošās zāles. Piemēram, pēc zāļu nosaukuma, var arī pēc aktīvās vielas, kā vēlties. Šeit ir arī atsevišķa sadaļa, kur jūs varat apskatīties pilnīgi visas zāles, kurām ir jebkādi riska mazināšanas materiāli saskaņoti Zāļu valsts aģentūrā. Tas ir tāds atsevišķs saraksts, ja jums interesē, kurām zālēm vispār ir. Nu, lūk, tad, kad nonāksiet līdz konkrēto zāļu profilam, jūs, protams, šeit varat atrast ļoti daudz vērtīgas informācijas, tā skaitā lietošanas instrukciju, bet es vēlos pievērst uzmanību šai sadaļai, kur arī būs publicēti
riska mazināšanas materiāli, jeb izglītojošie materiāli pacientam, ja tādi ir paredzēti. Un šeit jūs varat tos lejuplādēt, izlasīt, izdrukāt. Lūk. Tādēļ ļoti aicinu ar tiem iepazīties, ja jums ir, piemēram, kādas zāles retām slimībām vai kādas jaunas zāles tiek lietotas. Iepazīsties, jo bieži vien izglītojošie materiāli jau tiek pieprasīti jau pie zāļu reģistrācijas pašā sākumā. Respektīvi, ir kaut kāds risks, kas tomēr ir jāņem vērā. Tāpēc aicinu pacientus sameklēt savas zāles un apskatīties, vai tām nav izglītojošie materiāli. Lūk, liels jums paldies par uzmanību, un es vēlreiz jūs aicinu iesaistīties zāļu drošuma uzraudzībā un ziņot par zāļu blaknēm. Kādām? Paldies! Paldies! Šī ir atkārtošana un tāda atsvaidzināšana informācijas. Vai te ir kādi precizējoši jautājumi? Es atgādinu arī tiem, kuri attālināti skatās, ka rakstīt var jautājumus. Es ceru, jūs mūs dzirdat pietiekami labi, lai arī šo vēstījumu varētu uztvert tā. Mēs varam iet tālāk. Liels paldies, Lienai. Un šobrīd tas, kam pievērsīsim uzmanību, es domāju, ka tas varētu interesēt vairākus pacientu slāņus vai virzienus, gan reto slimību, gan slimību, kuras varbūt īpaši ilgi gaida kādus medikamentozus risinājumus vai arī jaunu slimību stāsti. Proti, ir slimības un pacienti, kuriem zāles vēl tikai top, un cilvēki tiešām gaida, ka tās beidzot būs pieejamas. Un nopietni seko līdzi, cik tad tālu ir šis process un pētījumi, un ir tāda klīnisko pētījumu interaktīvā karte. Un tajā tiešām var atrast aktuālos pētījumus, un tas, protams, interesē mediķus, farmaceitus, izplatītājus, tirgotājus, citus iesaistītos, un kā tad pacienti tieši šo interaktīvo karti var izmantot un uzzināt par šīm jaunām topošām, varbūt pat vēl vai jaunām ārstēšanas iespējām, arī paši piedalīties pētījumos un būt informēti pirms lēmumiem par savu ārstēšanu, turklāt ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Par to mums ir gatava pastāstīt klīnisko pētījumu nodaļas vadītāja Jana Migliniece. Lūdzu. Jā, paldies. Labdien! Pirmkārt, gribēju pavaicāt, vai kādam no klātesošiem, izņemot aģentūras darbiniekus, ir bijusi iespēja klīnisko pētījumu karti jau redzēt. Labi, vismaz viens cilvēks jau ir izmēģinājis. Tad, ar ko nodarbojas tātad mana nodaļa, klīnisko pētījumu nodaļa zāļu aģentūrā, tātad mēs neveicam paši pētījumus, mēs pētījumus atļaujam. Un mēs sadarbojamies kopā ar ētikas komiteju šo pētījumu tātad atļaušanā vai tātad izskatīšanā. Kas ir šī pētījumu karte un kāda projekta ietveros tā tika izveidota? To īsi pavisam pastāstīšu ievadam, lai tālāk varam pāriet jau pie praktiskas pētījumu meklēšanas. Tātad Eiropā ir tāds projekts ACT-EU vai Accelerating Clinical Trials, lai veicinātu klīnisko pētījumu pieejamību, lai veicinātu ātrāku veikšanu klīnisko pētījumu, lai veicinātu kvalitatīvākus pētījumus Eiropā un arī, lai veicinātu sadarbību tieši starp ārstiem, pacientiem un regulatorām iestādēm un arī tātad ētikas komitejām. Un tātad viens no šī projekta darba augļiem ir šī klīnisko pētījumu interaktīvā karte. Un tā tika nodota tātad lietošanai šī gada martā. Projekts sākās jau 24. gadā, bet tātad līdz praktiskajam pielietojumam mēs viņu saņēmām šī gada martā. Un šeit ir redzama šo pētījumu karte un, protams, to pētījumu centru sastopamību un biežums Eiropā dažādās valstīs tātad ir atšķirīgs. Bet kas tad ir svarīgi, lai mēs redzam, kādi pētījumi notiek Latvijā šī brīdī, un arī ir pieejama informācija par to konkrēti, kur notiek šo pētījumu
praktiskā darbība, kur ir pētījumu centri Latvijā. Tātad, pirmkārt, mēs saņemam informāciju, kur tad notiek šis pētījums mūsu reģionā. Mēs uzlabojam pieejamību pētījumiem, jo varam atrast konkrētu kontaktu informāciju no konkrētā centra. Un arī tātad tiek veicināta iespēja atrast informāciju par pētījumu ne tikai ārstiem, bet arī tātad pacientiem un neprofesionāļiem. Pagaidām vienīgais bet ir tas, ka informācija ir pieejama angļu valodā. Ir apsolīts, ka būs arī citās Eiropas Savienības valodās, bet vēl nekādu konkrētu datumu nevaram nosaukt. Un tad ir tāds ieteikums, ka lietojot šo karti, vajadzētu vienmēr tomēr konsultēties ar savu ārstējošo ārstu. Ne tikai tātad paši atrodat pētījumu, paši varbūt uzreiz zvanat par norādīto kontaktu informāciju uz centru, bet tomēr aprunāties ar savu ārstējošo ārstu, vai šis pētījums tiešām ir piemērots jūsu konkrētajai situācijai. Un tad šī informācija kartē tiek atjaunota apmēram 1 reizi nedēļā. Un šeit ir jautājums, vai pētnieki ir informēti par šīs savu kontaktu informācijas publisku pieejamību. Jā, protams, iesaistoties klīniskā pētījumā, tātad viņi aizpilda speciālas anketas, informē par savām izglītību, par savu labas klīniskās prakses zināšanām un arī par šo punktu, ka viņu informācija tiks publicēta šajā tātad interaktīvajā kartē. Un tagad jau varbūt praktiski pāriesim pie kartes lietošanas. Šeit ir redzami Latvijas centri vienā no diagnozēm, kas ir diabēts, bet es gribu mazliet parādīt, ko nozīmē katrs šis punktiņš. Tātad mēs varam meklēt pēc valsts un pēc slimības. Tas ir šeit tātad ierakstot angļu valodā slimību un šeit izvēloties valsti Latviju. Un tad, ko mēs redzēsim? Mēs redzēsim dzeltenā krāsā centrus, kas konkrētā situācijā uzņem pacientus pētījumā, un tad redzēsim zilos punktiņus, kur jau šī pacienta iesaista pētījumā ir pārtraukta. Pētījums vēl norisinās, bet neņem jaunus pacientus pētījumā. Un vienīgi ir jāņem vērā, ka šī informācija kartē tiek atspoguļota, ņemot vērā visas valsts datus. Piemēram, ja pētījums ir Latvijā kādā no centriem aktīvs, tad viņš visos centros būs dzeltens. Bet tās jau ir nianses, kuras tad varētu palīdzēt gan ārsts izstāstīt, gan arī, ja ir kādi jautājumi, varat tātad uz mūsu aģentūras tālruni droši zvanīt, mēs palīdzēsim orientēties šai kartē. Tagad mēs redzam kartes tātad versiju un varbūt, pat cik jau diabēts bija, varbūt mēs ierakstīsim kādu citu slimību, piemēram, tā, un Latvija ir, un mums tagad parādīs, nē, kaut ko es uzrakstīju nepareizi, es gribu arī parādīt, ka labā ziņa, ja nav tik perfektas angļu valodas zināšanas, ka viņš piedāvā labojumu, teiksim, un ierakstot nepareizu, viņš piedāvā variantus, tātad, un šeit mēs redzam, piemēram, multiplāja sklerozei, kur notiek pētījumi un kur notiek aktīva rekrutēšana 2 pētījumu centros. Ko es gribu vērst uzmanību, ko mēs esam atklājuši paši, ka nevajag ļoti pievērst uzmanību lokācijai punkta. Tā var nebūt korekta. Diemžēl Austrums Klīniskā universitātes slimnīca ir pārvietojusies pilnīgi
blakus stradiņiem, jā. Bet to arī tātad šie kartes izstrādātāji, pagaidām informēja, ka, tam nevajag tik ļoti pievērst uzmanību, bet adrese būs korektā. Tad, ja mēs skatāmies, piemēram, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā, ir tātad vairāki pētījumi, tātad 2 pētījumi, kas pašlaik noritoši, un arī viņi uzņem pacientus. Tātad šis punktiņš ir dzeltenā krāsā. Un mēs redzam gan pētījuma nosaukumu, gan tātad kāda ir indikācija pētījumam, gan arī tātad terapijas jomu, kādas jomas tātad slimība ir, un arī kāda ir pētījuma fāze. Šī gadījumā tā ir otrās fāzes pētījums, un arī mēs redzam tātad pētnieka kontakta informāciju, gan e-pastu, gan telefonu. Bet tātad gribu pateikt, ka šis aicinājums ir tomēr ar savu veselības aprūpes arī tātad ārstu kontaktēties un varbūt pašiem nepieņemt nekādus lēmumus, bet painteresēties, vai šis pētījums varētu būt piemērots manai indikācijai vai nē. Katrā ziņā šāda informācija ir pieejama, un ir pieejama arī atsauksmju forma, kur ir manā prezentācijā, un tagad mēģināšu uz viņu tikt atpakaļ. Tātad, ja ir kādi, ja ir kādas ierosinājumi par to, kā šo pētījumu karti uzlabot, tad var veikt šo aptauju aizpildīt, kas ir pieejama, uzspiežot uz šo saiti. Tā, varbūt ir vēl kādi jautājumi par šo tēmu. Kāpēc es pateikšu, tas ir būtiski? Un būtiski tas ir arī tātad pacientu organizācijām, jo klīnisko pētījumu jomā attīstās tāds novirziens, ka ir jāņem, vai sastādot klīnisko pētījumu protokolus, ir jāņem vērā arī pacientu organizāciju un pacientu domas gan par slimību, gan par protokolu. Un nākotnē varētu būt lielāks tātad jūsu organizācija iesaista tieši pētījumu izstrādē. Protams, lielie starptautiskās lielās firmas droši vien versīsies pie jūsu kolēģiem viņu tātad kādās mātes zemēs vai Dānijā vai teiksim, Amerikā, lai iegūt šo atsauksmi, bet mūsu nacionālie tātad pētnieki, kas ir akadēmiskie pētnieki visbiežāk, arī viņi veic pētījumus, un arī viņi gribēs jūsu iesaisti pētījumu protokolu sastādīšanā, tā kā uzsadarbošanās. Kas būtu tā labā ziņa, ko jūs dzirdētu, teiksim, pēc gada vai 2, tieši no šīs kartes ieviešanas, jo nav jau tā, ka nebija līdz šim informācijas par šiem pētījumiem, ko tā karte varētu pievienot un iedot kādu grūdienīgu papildus? Es domāju, ka tā būtu, teiksim, ja pacients atrastu savu pētījumu vieglāk, jo iepriekš šī informācija bija tikai arī caur datu bāzēm, atkal informācija angļu valodā, tikai rakstiska, tad šeit jau mēs varam atrast centru, kurš ir varbūt mums tuvāk mājām, un arī vairāk informācijas par to, vai tiešām pašlaik notiek pacientu iesaistīšana pētījumā. Jautājumi? Ļoti labi, tad ir labi izstāstīts. Paldies par šo informāciju. Es no mēdīju darba varu mierīgi pateikt, ka tiešām tā arī ir, ja mēs, piemēram, saņemam kaut kādu sarežģītu tabulās saliktu informāciju, mēs to nekādi nevaram izstāstīt cilvēkiem. Vieglāka uztveramība, pieejamība, tas noteikti maina to, kā cilvēki rīkojas, un tas var ietekmēt ļoti bieži svarīgus procesus uz saprotamo un cilvēcīgo pusi. Tā kā paldies par šo informāciju, un tagad par nākamais temats būs vēl tuvāk un vēl praktiskāk saistīts ar mūsu ikdienu, ar zāļu lietošanu. Proti šis e-pilu projekts, un
vienkāršiem vārdiem sakot, digitālās zāļu lietošanas instrukcijas. Un tas būs tas, kas varētu ļoti būtiski mainīt to pieredzi, kā mēs satiekam savas zāles aptiekā, kā mēs varam tās vaļā, saprotam, kā tās lietot. Un es domāju, ka te būs ļoti, ļoti daudz jautājumu gan bažīgu jautājumu, gan precizējošu jautājumu vēl mēnešiem un gadiem uz priekšu, kā tas viss varētu darboties. Un tiek jau spērti reāli pirmie soļi. Zāļu valsts aģentūra ir sākusi elektronisko zāļu lietošanas instrukciju ieviešanu jau praksē. Šobrīd tas vēl ir pilotu projekts ar noteiktām zālēm un tikai slimnīcās jau drīz instrukcijas ir plānots digitalizēt arī pacientiem. Un te nu gan ir ļoti svarīga pacientu organizācija iesaiste. Kāds ir plāns, ko šādas izmaiņas nozīmēs, vai papīra instrukcijas varētu vispār, piemēram, pazust? Tāds man pašam ir jautājums, kas būs galvenie ieguvumi, kur varbūt ir kāda riska zona un šaurāka un slidenāka vieta. Šobrīd par to visu vairāk zāļu drošuma nodaļas vadītāja Ilze Viņķele, lūdzu. Tur uz galdu, jā. Labdien, mani sauc Ilze Viņķele, un šis būs ļoti, es ceru, īs prezentējums, jo par pacientu organizāciju un pacientu iesaisti runāsim pēc kafijas pauzes diskusijā. Kā jau Tālis pieteica, tad šobrīd ražotāju iniciēts, lai samazinātu izmaksas, kas ir tikai loģiski un tā biznesa dara, nemitīgi izvērtē savus procesus un lūkojas, kur būtu ražošana darām ar mazākām izmaksām, rosināja to, ka nākotnē būtu zāļu lietošanas instrukcijas jādigitalizē. Man ir viens praktisks dabas jautājums. Cik no jums, atverot zāļu kastīti, ir atvēruši tā, ka tās daudzkārt salocītais papīrīts ir zāļu plāksnītē vai pudelītē priekšā? Man tas, piemēram, pašu ļoti kaitina, jo tā ir tā kā laimes spēle. Tu ver vaļā paciņu cerībā, ka tas garais papīrs būs apakšā, bet viņš apmēram pusi reižu ir tomēr augšā. Un tad ir liela izvēle, vai taisīt ciet un vērt no otra gala vaļā, vai vilkt ārā papīru, locīt, bakstīt, kur to likt, un tā sajūta ir tāda, kā nu ir. Es redzu, ka auditorijā ir cilvēki, kas arī to ir piedzīvojuši. Tātad ideja par gan elektronisko produktu informāciju, gan arī elektronisko produkta lietošanas instrukciju. Un šai pacientam domātajai lietošanas instrukcijai būtu jāsatur viss tas pats, kas ir šobrīd papīra drukātajā formā, bet vēlams cilvēcīgākā un saprotamākā valodā. 21. gada vasarā tika panākta vienošanās 3 Baltijas valstu starpā par to, ka tiks uzsākts šāds elektronisko lietošanas instrukciju pilotu projekts, un tā mērķis būtu nodrošināt zāļu lietošanas drošumu un to pat uzlabot. Bet apzinoties gan to, ka ir ārkārtīgi strikts regulējums gan Eiropas līmenī, gan arī Latvijas nacionālajā normatīvu aktu labirintā par to, kā zāļu lietošanas instrukcijai ir jābūt pievienotai, kā tad jābūt saturā, kā reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz šos dokumentus zāļu valsts aģentūrā reģistrācijai, bija skaidrs, ka šie procesi kādu brīdi, un visdrīzāk mēs runājam par gadiem, tomēr būs paralēli. Es nezinu, vai mēs jau kad piedzīvosim, lūkojoties uz auditoriju savā mūža laikā, brīdi, kurā mēs būsim tikai pie digitāla
digitālām zāļu lietošanas instrukcijām, bet tomēr. Un tad izvērtējot riskus un izvēloties jomu, vietu un institūcijas, kurā šāda elektroniska lietošanas instrukcija būtu ar vismazākajiem riskiem, uz pārpratumiem, vismazākajiem riskiem zāļu lietošanas drošuma ziņā, tika izvēlētas zāles, kuras pacients pats nevar lietot, bet kuras tām administrē ārstniecības persona un proti, kuras tiek lietotas slimnīcā. Kopumā Latvijā tātad šobrīd slimnīcās pilotprojektā ir ar šīm elektroniskajām lietošanas instrukcijām 28 zāles, bet, kā kolēģi Dace papildināja, tad pieteiktas no reģistrācijas apliecību īpašniekiem ir 45 zāles, bet ne visas tiek izplatītas šobrīd slimnīcās. Un tātad tā izvēle ir bijusi par labu slimnīcas zālēm un zālēm, kuras netiek izplatītas ne ambulatori, netiek lietotas mājas apstākļos. Es neatkārtošu šobrīd kolēģu rādītos ekrāna šāviņus ar Zāļu valsts aģentūras vietni, kurā var apskatīties zāļu reģistrā šīs zāles, kurām ir elektroniskās zāļu lietošanas instrukcijas. To var skatīties mūsu mājaslapā pie sadaļas ielieciet meklētājā e-pilu un jūs dabūsiet visu informāciju. Tātad, izvērtējot pilotu projekta norisi un secinājumus un ieguvumus, tika veikta slēgta tipa aptieku farmaceitu aptauja, un farmaceiti atzina, ka ikdienas praksē tiešām tiek lietota lielākoties elektroniskā informācija par zālēm, kas nozīmē, ka tiek skatīts zāļu reģistrā pievienotās PDF informācijas lapas. Un farmaceiti uzskata šādu informācijas ieguves veidu par viegli pieejamu, un tās aptiekas, tās slimnīcas, kuras ir piedalījušās projekta norisē, to pieredzi kopumā vērtē kā pozitīvu. Un lūkojoties uz nākamo soli, tad ir atbalsts arī vakcīnu iekļaušanai projektā, protams, ne visu, un tad par to mēs varētu diskutēt nākamajā, es atvainojos, kā tu man būtu klāt, nākamajā mūsu tikšanās sadaļā pēc kafijas pauzes. Kas būtu svarīgi, lai mums nesanāk vēl vienai veselību, kur labu nodomu vadīti, bet neiesaistot pašus lietotājus. Mēs investējām lielu naudu un radījām produktu, kurš ir nemitīgi jāpilnveido un jālabo, tad, ja nākotnes aina ir pacientam draudzīga lietošanas informācija, kura ir nevis vienkārši drukātās lapas, salīdzinoši stīvs un neveikls pārcēlums PDF dokumentā, kuru jūs tāpatās telefonā ļoti sarežģīti lietosiet, kur būs jāskrūlē pa to ekrānu uz priekšu atpakaļ, un beigās secinājums būs, ka iespējams tā salocītā papīra lapa ar lupu blakus tomēr ir pat ērtāka nekā šis PDF dokuments telefonā. Tad pacientu un pacientu organizāciju iesaiste, jo ir kritiski svarīga, lai pirms arī ražotāji investē līdzekļus un regulatorās iestādes, kuras uzturēs, tad visdrīzāk tās kas būs mājas tām elektroniskajām lietošanas instrukcijām, lai mēs pirms sāktu šos lielos darbus nodefinējam precīzi, kas mums kā potenciālajiem zāļu lietotājiem būtu svarīgi.
Jo šī ir iespēja to digitālo formu padarīt nevis vienkārši par nokopētu un digitalizētu informāciju, kas šobrīd ir sastopama papīra lapā, bet šo elektronisko versiju padarīt par rīku, kas palīdz sekot līdzi zāļu uzņemšanai, kas veicina līdzestību, kas vienlaikus uzreiz ir integrēts ar iespēju ziņot par zāļu blaknēm. Respektīvi, mēs esam ceļa sākumā, kurā to vajadzību precīza nodefinēšana ar skatu uz nākotni, ar drosmīgu vīziju var palīdzēt arī mums kā Zāļu valsts aģentūrai strādāt pie tehniskiem risinājumiem un iespējami ātri tikt pie situācijas, kurā iespējams tā papīra instrukcija vēl kastītē ir līdzi, bet tomēr tiem, kas vēlās, telefonā ir ērti lietojama un mūsu vajadzībām specifiski piemērota digitāla zāļu lietošanas instrukcija. Tā, paldies, un tad par pārējo pēc kafijas. Tiksim galā, jā. Paldies. Man, protams, ka uzreiz nāk prātā PDF. Es gan negribētu, es vienmēr pazaudēju, kur es esmu saglabājis to PDF, bet, protams, var ielādēt pa jaunu. Lapiņa kastītē blakus zālēm vienmēr ļoti labi. Tad man ideja ienāca prātā, kur var saukt vispār par digitālo aptieciņu, piemēram, kur es redzu gan savu vēsturi, ko es esmu lietojis, gan arī var apstīties esošo zāļu instrukciju un tā tālāk. Bet mēs par šo izrunāsim vēl detaļās vairāk pēc kafijas pauzes, un tad mēs diskusijā parunāsim vēl par pāris tematiem, plašāk uzmanību pievērsīsim jomai, kur pacientu organizācijām ir ļoti laba un svarīga iespēja piedalīties, proti runāsim par iesaisti veselības tehnoloģiju novērtēšanā. Jo tikai šogad attiecībā uz to ir arī sākus darboties Eiropas regula, un vēl viena lieta, par ko mēs arī mēģināsim atlicināt laiku un parunāt ir par to, kā tad padarīt arī ražīgāku, draudzīgu šo Zāļu valsts aģentūras un pacientu organizāciju sadarbību, cik bieži varbūt šādas tikšanās jārīko un tā tālāk. Tas pēc īsas kafijas pauzes mums bija rakstīta pusstunda, vai mēs varam vienoties par 10 minūtēm, lai mēs agrāk tiekam pēc tam tālāk sarunājuši. Pēc 10 minūtēm tiekamies. Thank you.